Alūksnē šogad ir svētku bagāts gads. Ne tikai pilsēta svin savu jubileju, bet arī dažādas vietas atzīmē savus īpašos notikumus. Tostarp Alūksnes mūzikas skola, kurai šogad aprit 80 gadi. Tā dibināta 1945. gada 15. oktobrī, un tās dibinātājs bija Alberts Mucenieks. Un jau pirmajā mācību gadā tajā iestājās 81 audzēknis. Pedagoģe Sarmīta Kubuliņa rūpīgi izpētot skolas vēsturi, labprāt dalās stāstā par to, un tieši ar šo stāstījumu jubilejas gads tika atklāts Alūksnes kultūras centrā. Protams, lai skola varētu sekmīgi darboties, skolā vajadzīgi bija mūzikas instrumenti, nošu materiāli, savas telpas. Tas bija pēckara laiks, kad nekas nebija pieejams, un protams, tas darba aprīkojums traucēja darbu mūzikas skolā, un bieži vien arī bērni šīs stundas mācījās pie skolotājiem mājās. Alberts Mucenieks Alūksnes mūzikas skolai bija tāds kā mazs iedīglis, tāpēc, kad viņš šeit direktora amatā, mūzikas skolas direktora amatā bija tikai nepilns 6 gadus. Bet viņš aizsāka gan orķestra veidošanu, gan simfoniskā orķestra veidošanu, gan kora veidošanu, gan apmācīja pirmos mācīties gribētājus. Pat nebija tāda vecuma ierobežojuma. Visi, kas gribēja mācīties, tie varēja mācīties mūzikas skolā. Lai arī skolas vēsture ir bagāta un pilna ar dažādām grūtībām un izaicinājumiem, tā vienmēr ir turējusies. Un joprojām spēcīgi darbojas un laika gaitā ir mainījusies. Es pētīju, protams, arhīvu, gatavojoties arī šiem jubilejas notikumiem. Un es skatījos, ka pirms 80 gadiem, kad skola tika dibināta, tad varēja apgūt 4 specialitātes, piemēram, klavieru spēli, violes spēli, trompetes spēli un dziedāšanu. Un tikai ar laiku pamazām pievienojās mežraga un flautas spēle. Tad tika atvērta arī tautas mūzikas instrumentu klase un piedāvātas iespējas mācīties akordeona un koklas spēles specialitātēs. Un tagad jau mūsdienās līdz pat šim gadam būtībā Alūksnes mūzikas skolā ir pāri par 20 programmām, ko mēs varam piedāvāt bērniem apgūt. Šobrīd skolā strādā 25 pedagogi, no kuriem 14 paši savulaik ir bijuši Alūksnes mūzikas skolas absolventi, un visi ar sirdi un aizrautību apmāca 148 audzēkņus. Tas ir brīnišķīgi, ka aiziet tālāk mācīties, pabeidzot Alūksnes mūzikas skolu un pēc tam atgriežās. Un arī es 2006. gadā absolvēju koklas spēles un vokālās mūzikas kora klases izglītības programmas un aizgāju tālāk mācīties. Un esmu mūzikā un esmu priecīga. Un man liekas, ka vispār mēs mūzikas skolā arī strādājošie, mēs varam būt ļoti privileģēti, jo man liekas, ka mūzika ir kaut kas, kas spēj pacelt mazliet pāri ikdienai. Un mūzika, tā spēj priecēt, tā būtībā ir kā valoda, jauna valoda, ko iemācās un kurā tie, kuri ir apguvuši muzicēšanu, spēj runāt un saprasties. Šajā mācību gadā prioritāte ir veltīt dažādas pasākumus skolas 80 gadu jubilejai. Vienlaikus vēl gan rodas dažādas idejas par to, kā jubileju atzīmēt, cildināt sasniegums un izteikt pateicību, bet jau zināms, ka nākamajā gadā gaidāms grandiozākais no tiem. Tā būs lielā skolas būtībā jubileja, kas, es domāju, būs kā koncerts ar skolotājiem, audzēkņiem, absolventiem, vecākiem, atbalstītājiem un klausītājiem. Tāds liels notikums, kam gatavosimies. Jau varu pateikt, ka tas būs 18. aprīlī. Vakara noslēgumā skolas jubilejas dienā Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā izskanēja gan vēsturiski fakti, gan koncerts, kas bija kā pateicība tiem, kuri skolu dibināja, kopā veidoja un attīstīja, kā arī tiem, kuri šobrīd turpina darbu un audzina jauno paudzi muzikālajā ceļā.